Podkāsts pirms darba sadarbībā ar Tele2. Mans trainee gads ir noslēdzies, un ļoti tāda dīvaina sajūta, jo es palieku strādāt. Praktikants par vadītāju. Dokumentāls stāsts par neaizmirstamu gadu jauna cilvēka karjerā. 5. epizode. Durvis ir vaļā. 2023. gada pavasaris. Ieraksts no Sendijas dienas grāmatas. Nekas īsti nemainās, bet liekas, ka ir tāds tā kā vesels ēras noslēgums un tāds emocionāls brīdis, un visu vēl emocionālāku padara tas, ka Raivo pēdējā sapulcē, kurā es skaitos kā trainee, man uzdāvināja arī kausu, kas man likās nenormāli mīļi no viņa puses, ka viņš tiešām bija tā padomājis un pacenties, un godīgi sakot, tajā brīdī, kad es to kausu saņēmu, man bija grūti pat pateikt paldies, jo likās, ka nekas īsti, ko es teikšu, neatsver to, cik daudz viņš man šī gada laikā ir iedevis un iemācījis un parādījis, un vispār par to, ka viņš man devis tādu iespēju. Un man liekas, ka iespējams tajā brīdī, kad saņēmu kausu, izskatījos varbūt ne pārāk pateicīga vai tāda, ka varbūt vajadzēja kaut ko vairāk teikt vai kaut ko, lielāku paldies viņam pateikt vai kā, bet godīgi sakot, vienkārši tajā brīdī man nebija pat vārdu. Man likās, ka ja es kaut ko teikšu, tad es iespējams raudāšu no tā, cik man ir skumīgi, ka šis ir beidzies. Paspēju pieķerties laikam tiem cilvēkiem. To laikam sauc par trainee hangover. Mēs runājām arī ar igauņu un zviedru kolēģiem, kas ir šādās pašās pozīcijās un ir jau izgājuši šim cauri un tagad jau strādā citās pozīcijās. Tad viņi teica, ka pirmie mēneši ir diezgan grūti tādā ziņā, jo liekas, ka tu esi tā kā izmests no laivas un vairs neko nezini, vairs nav pieejas informācijai nekādai un tikai tam, kas attiecās uz tavu darba jomu un aiziet no tāda tā kā 1000% uz aptuveni 50% tā sajūta, bet būs labi, būs forši un es ļoti priecīgi, ka es varu turpināt un esmu dabūjusi arī foršu amatu, kurā augt tālāk. Raivo Rosts, Sendijas mentors. Vai Sendija tiks galā arī, kad vairs nevarēs baudīt siltumnīcas apstākļus? Es nedomāju, ka viņa bija siltumnīcā šī gada laikā. Protams, tas, kas bija, viņai bija, bezizmēra pieeja man jebkurā laikā. Protams, jebkuram darbiniekam tāda teorētiski mūsu Tele2 ir, jo mēs esam atvērts uzņēmums, mums nav nekādas hierarhijas, bet skaidrs, ka laika ziņā ar Sendiju mums bija vairāk laika pārspēt dažādas lietas. Tam es piekrītu. Pilnīgi noteikti. Tas, cik daudz es esmu bijusi visur, kur tā kā jebkurš cits kolēģis, kurš tā kā nav vadības komandā, viņš vienkārši tur nav. Un es esmu vienmēr tur sēdējusi visa šī gada ietvaros un to visu redzējusi, dzirdējusi un piedalījusies tur visas vadības sapulces, visi board meetingi, viss kaut kas, tā kā līdz kompānijas pašam lielākajam CEO es esmu tā kā ar viņu vienās sapulcēs sēdējusi un visu kaut ko pat runājusies. Un, prātam neaptverami, ka tu varētu ienākt vienkārši pirmajā gadā biznesā un tikt līdz tai vietai. Bet jāsaka tā, ka Sendijas tas darba gads bija tāds, ka viņai 2. mēneša beigās, kad viņa bija tikko ievilkusi gaisu, es viņai iedevu vienu no kategorijām, kurai viņa bija, kā es teicu, tu esi šīs kategorijas komercdirektora. Un viņa bija atbildība par rezultātiem. Un viņa nebija tādā siltumnīcā, kurā viņa bija asistents, tieši pretēji. Viņa no 2. mēneša bija atbildīga par vienas kategorijas rezultātu. Un šī kategorijā viņa nodzīvoja visu gadu un bija atbildīga par rezultātiem. Domāja, kā uzlabot, runāja ar visiem, jo viņai bija pilna atbildība par to kategoriju.
Papildus viņai arī bija tādi tāski, kurā viņa faktiski iegāja katrā no komercdepartamenta nodaļām, kur viņa iepazinās dziļāk. Viņai bija arī konkrēti uzdevumi. Un es teiktu, viņa galīgi nebija siltumnīcā. Viņa gluži pretēji visu laiku bija ārpus komforta zonas. Šī trainee programma nav asistēšanas programma. Šī trainee programma ir reāli tāda iemācīšanās caur darīšanu. Bet viņai bija priekšrocība balstīties uz tavu autoritāti. Jā, protams, tas vienmēr ir bišķiņ tā, kad mēs ar Raivo runājām. Tad, bet jāsaka tā, ka mēs jau atkal man jāatgriežas, mēs neesam kaut kāds tāds hierarhijas uzņēmums, kurā tu pasaki, komercdirektors prasīja, vai es nezinu, CEO prasīja, un visi tad uzreiz, kas tur tagad ir, nezinu, arī man es kaut ko pajautāju vai pasaku, mani challenge'o. Raivo, kāpēc tu tā domā? Kas ir pamatojums? Mums nenotiek, mūsu uzņēmumā nenotiek tāda lēmumu pieņemšana, tāpēc, ka kāds tā teica. Un arī tagad Sandy jau ir pieradusi, viņa jau zina, viņa ir iemācījusies argumentēt, pamatot, kāpēc ir jāveic šis vai cits darbs. Izklausās neticami pozitīvi un gaiši. Vai tiešām nebija nekas, kas viņai neizdevās vai ar ko viņa netika galā? Man ir jāsaka, es tiešām esmu nenormāli gandarīts ar to gadu. Es esmu nenormāli gandarīts, ka mēs esam gada laikā izveidojuši ļoti spēcīgu speciālistu, kurš ir uzvarējis atvērtā konkursā, bez jebkādām priekšrocībām, ir uzvarējis konkursā un parādījis sev kā labāko darbinieku šajā pozīcijā. Man nenāk, man ir kādas garas pauzes, man jādomā, man pat nenāk prātā neviens tāds storisks, kurā ir bijis kaut kas. Nenāk, sorry. Sendija pēc gada praktikanta darba Tele2 stāsta par to, kā viņa izcīnīja tiesības turpināt darbu kompānijā. Tur pagāja kaut kāds laiks, kamēr nodefinēja, kas tieši būs tie amata pienākumi, kas šim cilvēkam būtu jāpilda. Un tad, kamēr tas laiks pagāja, tikmēr jau es biju teju pabeigusi savu programmu. Man liekas, man bija 2 mēneši, varbūt mēnesis palicis, kad sākās atlases priekš nākamā amata. Un ņemot vērā, ka es biju diezgan daudz jau iekšēji darījusi ar Go3, tad tur pienāca pēc tam vēl pāris produkti, tā kā īstajā amatā klāt. Tad man bija kaut kādā ziņā diezgan liela priekšrocība, ka es jau zināju, kā tie iekšēji procesi notiek. Tas ir tāpat kā jebkurš iekšējais kandidāts, ja būtu pieteicies, piemēram, uz atlasi, tad viņam tā būtu, protams, priekšrocība. Un tad viss notika tieši tāpat kā jebkurā citā atlasē. Tad nāca gan iekšēji, gan ārēji, man liekas, kandidāti. Es gan nezinu tik smalki detaļās, man neviens nestāstīja, pret ko es sacenšos. Bet bija atlase vairākās kārtās ar fināla interviju, kur bija arī uzdevums pēc tam, kur pašam ir jāizdomā, kā tur tādā vai tādā situācijā kaut ko uzlabot. Un tā es tur dabūju to pozīciju. Kas notiks tālāk? Kur tu būsi vēl pēc gada? Es neiesēdēšos šeit, bet es drīzāk vienkārši apgūšu visu, ko es varu apgūt, nevis plašumā, bet dziļumā. Teiksim, šis gads, kas ir trainee gads, viņš ir šausmīgi plašs, bet tu nekur īsti līdz galam neieeji dziļumā un neizproti visu līdz galam. Un tad tas, ko man dos tagad tā kā jaunā pozīcija, ir tas, ka es varu ieiet dziļumā un pieķerties tām lietām tā, ka es viņas izprotu līdz kaulam. Es jūtu to, ka man būs ļoti daudz izaicinājumu. un kad viegli neies, mēs tieši kaut kad runājām arī ar zviedru un igauņu trainees un cilvēki, kuri jau ir izgājuši programmu un tagad jau vairākus gadus jau strādā arī Tele2 visādos amatos. Viņi vienmēr ir teikuši, ka ir tāds, ka tu izkrīt ārā no tās aprites, tu vairs neko nezini, tu vairs nekur netiec informēts par visām lietām, kas notiek vadībā, kas notiek vispār visā uzņēmumā. Tu neej uz, piemēram, vadītāja un viņa darbinieka komandas 1-pret-1 sarunām, kur jūs īstenībā sežat 1-pret-2. Tu ļoti, ļoti daudz informācijas tā kā nonāk nost. Un visi vienmēr saka, ka pirmie 2-3 mēneši tad ir šausmīgi grūti. Bet, pieņemsim, tagad
otrais mēnesis man jau iet jaunajā amatā. Es vēl neesmu to izjutusi, jo es vienkārši neesmu varējusi apstāties un pat piefiksēt to. Man ir tik daudz visādu kaut kādu citu lietu, ko darīt un ko citu jaunu mācīties un ko saprast un kur iedziļināties, ka man tā kā nav pat laika par to domāt. Galvenais, kas man ir tāds lielākais mērķis, ir vienkārši nepalikt kaut kur uz vietas un neiesēdēties. Es nekad neatteikšos no kaut kādām izaugsmes iespējām. Tas ir tas, ko es esmu sev vienmēr nostādījusi, ka, ja man nāks pretī tās izaugsmes iespējas kaut kādas, jebkādas, es visticamāk viņas ņemšu pretī un centīšos nenobīties no tā, ka tas varētu šķist izaicinoši vai kaut kas pilnīgi tā kā ārpus manas komforta zonas. Un man liekas, ka būs ļoti dinamisks arī viss nākamais gan gads, gan vēl nākamais gads, un cik vien ilgi, teiksim, es būšu šajā pozīcijā, kamēr man būs vēl joprojām dinamiski un interesanti, un kamēr es jūtu, ka es kaut ko sev varu iegūt no tā. Praktikants par vadītāju. Ir 2024. gada aprīlis. Tele2 birojā runājam ar personāla vadītāju Aiju Biti Ozeri. Pirms mēneša tika izsludināta kandidātu pieteikšanās jaunajam vadības praktikanta projektam. Šoreiz tā būs iespēja strādāt personāla vadības departamentā, un mentore būs pati Aija. Es sirsniņā jau sen gribēju, lai man arī būtu trainī, bet man liekas, tas ir pareizi, ja es sniedzu šo personāla pakalpojumu uzņēmumu iekšienē, tad, ka primāri tie ir mani kolēģi, kuriem ir iespēja izmēģināt, kā tā programma strādā, un tas arī ir veiksmīgi bijis, kā teikt, Arnim bija, Raivam bija, Līgai bija, un tad beigās nonāca līdz manai kandidatūrai, par ko es ļoti priecājos. Tas būs jau 4. vadības praktikants Latvijas Tele2. Ko esat iemācījušies, kādas ir atziņas, vērtējot iepriekšējo pieredzi? Ja par atziņām, tad ļoti svarīga ir cilvēku motivācija. Kā viņš šo programmu iedomājas sākotnēji, ko viņš vēlas iegūt no šīs programmas. Par trainī vai par vadītāju? Par trainī. Kā trainī jau sākotnēji veidot to redzējumu, ko viņš grib sasniegt pēc gada ar sevi un ar šo programmu, un kā viņi viens otru papildina, un kas ir tas rezultāts beigās priekš tā trainī kā cilvēka. Un tad, ja trainī saredz šo vērtību, un viņš ir gatavs tiešām ieguldīties tā gada laikā tik daudz, ka pēc gada viņš tiešām var strādāt jau departamentu vadītāja līmenī, tad tas ir sasniegts rezultāts. Vai tu esi iemācījusies jau pēc pirmā iespēja atšķirt, kurš būs vismaz fināla kandidāts? Es teiktu, ka jā, tāpat laikā vienmēr tā ir tāda kā spēle. Katrs atlases process savā ziņā ir tāda kā kāršu spēle, jo kādas kārtas tev izkrīt, ja kāda kandidāta tev ir priekšā, no tiem tu veic savu izvēli. Un, protams, mēs prasam to motivāciju un lielā mērā dēļ motivācijas, kādu kuram cilvēkam mēs izdaram to izvēli. Bet, ja tu man tā vaicātu, kādu es gribētu dzirdēt motivāciju vai kāda ir mana pieredze ar to, es zinu, ko es gribu dzirdēt. Vai es vienmēr to dzirdu no tiem cilvēkiem, kas piesakās. Tas ir tā laimes spēle savā ziņā. Kādi šogad ir kandidāti? Mēs esam veikuši pirmās telefona intervijas, un pēc pirmajām telefona intervijām jau ir laba sajūta, ka tiešām cilvēki saprot, uz ko viņi pieskās un tiešām, ko viņi gribētu iegūt ar šo programmu. Un šodien bija pirmā klātienes intervija, par ko man jau bija liels prieks. Kāpēc uzņēmums tā riskē? Ņemt no malas jaunu cilvēku bez lielas pieredzes un likt tik lielas cerības, ieguldīt tik daudz darba? Es teiktu otrādāk, tas ir kā reiz mazāks risks, jo paņemot jaunu cilvēku, viņš ir atvērts tam, kā mēs redzam, kā vislabāk ir lietas darīt šajā konkrētajā uzņēmumā. Un ja šis cilvēks ir pietiekami atvērts, un kur mums ir bijusi tā laime, kad iepriekšējie 3 cilvēki ir bijuši atvērti mūsu uzņēmumu,
kultūrai, vērtībām, vadlīnijai, noteikumiem, ja, kā lietas notiek. Un pēc tam uzņēmums ir ieguvējis, jo viņi dara jau pēc mūsu labākās prakses. Un arī tie cilvēki ir ieguvēji, tāpēc, ka viņiem ir viegli būt šajā uzņēmumā. Jo viņi zina, kā šis uzņēmums funkcionē, un viņi daudz vieglāk un ātrāk panāk savu rezultātu, jau paliekot pie mums strādāt jau savā konkrētajā amatā. Vai var teikt, ka vadības asistenta kandidāti atlases projektā tiek vērtēti tikpat rūpīgi kā kandidāti uz vadības līmeņa pozīcijām? Tā ir taisnība. Tā tas sanāk. Vienīgā atšķirība ir tāda, ka mēs mazāk vērtējam jau tevis iegūto pieredzi, jo tā nav tā prasība. Mēs nemeklējam, piemēram, šajā personāla vadības, trēnīga gadījumā mēs nemeklējam pieredzējušu, pilnīgi zinošu personāla cilvēku. Mēs meklējam motivētu cilvēku, kas grib šo apgūt. Iespējams, šim cilvēkam ir jau kāda iepriekšēja pieredze vai citā jomā, vai vienkārši viņš ir bijis kaut kur praksē kādā citā uzņēmumā. Bet primāri mēs vērtēsim, kāpēc viņš vēlas būt šajā jomā. Un, ja cilvēks ir iegūs vai nu ekonomikas izglītību, vai nu personāla vadības izglītību, uzņēmējdarbības vadības izglītību, vismaz bakalaura līmenī, tad viņam ir izpratne par to, vismaz kā tam vajadzētu būt. Un tas ir tas, par ko mēs runājam intervijās, kas ir tas, ko viņš ir apgūs augstskolā, kas ir tas redzējums, ko viņš varbūt ir salicis no teorijas un kā viņam pašam šķiet. Un tad tas jautājums ir, ja viņš ienāk pie mums, kā viņš redzētu ar šo izglītību, ko viņš ir iegūs, un varbūt paša domāšanas veidu, kā to rezultātu sasniegt. Vai nesanāk tā, ka vadības praktikantam ir īpašas priekšrocības, pat salīdzinot ar darbiniekiem, kuri uzņēmumā nostrādājuši jau vairākus gadus? Tātad viena lieta. Mūsu uzņēmumā viss vakants ir iekšēji publicētas. Tu vari pieņemt ļoti skarbu lēmumu savā dzīvē un pateikt, es pelnīšu reizes mazāku algu. Jā, es gribu būt trēnīgi gadu ar mazāku algu, bet tas, ko es iegūšu, būs daudz vairāk. Un tas nevienam nav aizliegts. Vai jūs esat jau izlēmuši, kādi būs īpašie fināla pārbaudījumi šī gada kandidātiem? Jā. Bet tu neteiksi? Nē. Vai tu pati būtu gatava piedalīties konkursā un izturēt šādus pārbaudījumus? Man pieeja ir tāda, ka ja es otram cilvēkam lūdzu vai piedāvāju darīt kādu konkrētu lietu, tas nozīmē, ka es arī esmu gatava darīt to pašu pārmānījumu kopā ar trēniju. Ar kādām sajūtām tu pati gaidi tuvākos mēnešus? Kāda būs tava dzīve gada garumā? Tāds ļoti liels prieks, ka būs iespēja kādam dot šo iespēju piedalīties. Satraukums par to, kā tas izdosies, jo es esmu uz rezultātu orientēta, un man ir svarīgi šo solījumu izpildīt, lai kopā sanāk, lai gan uzņēmums ir ieguvējs, jo skaidrs, ka katrs cilvēks ienes kaut ko jaunu un kādas labas un arī vērtīgas pārmaiņas, kā arī, lai trēnī pēc šīs programmas beigšanas visticamāk ieguldīs lielu darbu, daudz darba stundas. Var pastāvēt iespēja, ka trēnī var būt pat nakšņo birojā, teorētiski. Jo kā gan gada laikā tu vari apgūt tieši tik lielu zināšanu apjomu. Tur ir vajadzīgs papildus laiks tam. Un jā, ka tas ir tāds apusējs iegūms. Gan trēnī laimīgs un tiešām var pēc tam pateikt, jā, es esmu nokļuvis nākamajā līmenī un tas ir noticis tikai gada laikā. Un uzņēmums pateicīgs par trēnī ieguldījumu. Raivo pirms 2 gadiem pateica, ka viņš meklē praktikantu, kurš pēc laika izmetīs viņu pašu no darba. Vai tu arī meklē tādu cilvēku? Es noteikti piekrītu šai idejai, jo tas ir tas pamats, ka šim cilvēkam pēc gada ir tā spēja ieņemt
manu vai Raivo vai Ārņa amatu, kurā virzienā viņš to treniņu programmu ir absolvējis, teiksim tā. Jā, tam es pilnīgi piekrītu, ka tāds arī ir šīs programmas mērķis, ka tu tiešām gada laikā iegūsti šo īpašo prasmi un esi gatavs uzņemties atbildību un pilnvērtīgi startēt jau vadības līmeņa amatā. Un ja tavs praktikants būs gatavs izmest tevi no darba? 10. gads uzņēmumā. Šis ir mans 10. gads uzņēmumā, un es pati noteikti arī esmu gatava augt un attīstīties. Mans nākamais karjeras solis ir uzņēmuma vadītāja amats. Tad es būtu ļoti priecīga atvērt durvis personāla vadītāju amatā jau jaunajiem treinījiem. Durvis ir atvērtas. Praktikants par vadītāju. Dokumentāls stāsts par neaizmirstamu gadu jauna cilvēka karjerā. Idejas autors un producents Juris Garjāns, aizkadra balss Pēteris Galviņš, skaņas identitāte Mikaela Landen, miniseriāls tapis ar biedrības Skanda atbalstu sadarbībā ar Tele2.